Nu, čau visiem. Turpinām rekur. Ir piekaras rezervas daļiņi. Viss ir nokrāsots. Polija bukses, tur trubiņas, apvelciņi, trubiņām kapara, coiloveri, skrūvītes nocinkotas. Un pa lielam tagad viss šitais ir jāliek tur klāt. Tā rokas man ir netīrs, jo es tikko visu aiztiku. Bet, jā, ķersimies pie darba. Varbūt tās pastāstīt, kas man te ir. Tātad MSR regulējumās sviras, Duraflex folija, bukšu sets pilnībā viss. Visa piekara ir nokrāsota. Nav pulvera krāsā, bet nosmilšota, ar brunoks noklāta un ar sanāk metāla krāsas nokrāsota. Tālāk BC Racing coiloveri. Viņi ir lietoti. Viņi vispār bija Nissan coiloveri, bet es viņus savedu kārtībā. Visas skrūvas viņiem arī nocinkoju, gultnīšu nomainīju, statnes nomainīju. MSR atbalsti, gultņi, protams, jauni un vēl citas pārējās lietas, karučā viss jauns. Tagad tas viss jāliek ir virsū. Nofilmēšu procesu visu, ko es daru. Tā kā jā, ķeros pie darba. Vai. Nu tā, pusrāmati ir saprasētas buksītes iekšā. Tagad vajag pieskrūvēt špiļkas. Es vienmēr cenšos izmantot kapars mērīti, sapūšu visur, lai pēc tam, kad vajag kaut ko skrūvēt, var atskrūvēt. Tā tad var pastāstīt, teiksim tā, ups. Karuč, var pastāstīt tā, neliels iepisiens. Tātad rekur tās cinkotās skrūves, un lieta ir tāda, ka te ir kaut kāda daļa vienkārši random, pieņemsim kā šīs vai arī šī. Man pietrūkst viena tilta skrūva, pakaļējums sanāk tiltam, es nemaz viņu nevarēšu tagad pielikt. Bet man paveicās to, ka es ar Čomu vedu savus skrūvas cinkot kopā, un viņš tur iemeta daudz vairāk nekā, vajadzēja tās skrūvas. Un viņš man vienkārši pārdos, 4 skrūvas sanāk tiltu. Pabrīdina uzreiz, ka tur var pazaudēt tās skrūvas, tā kā, ja jūs kāds vedīsiet cinkot, viņas uzreiz rēķināties, varbūt tās iemetiet vairāk tās skrūvas ar rezervi, tā lai nav, ka jūs pēc tam gribat likt kopā un nevarat salikt, tāpēc, ka pietrūkst skrūvas. Jo manā gadījumā ir tā, ka, man pietrūkst skrūvas un jā, paveicās, ka Čomam ir. Un es ceru, ka tagad skrūvējot kopā nebūs tā, ka man vēl kaut kas pietrūkst. Turpināšu darboties, likšu kopā, ko var salikt. Tā, priekšējais pusrāms ir virsū. Ir jau daļa saprasēt. Kur kaut kas ir saprasēts. Teiksim tā, līdz galam īsti nesanāk. Sasis buktas iekšā tā, lai nenoskrāpēt krāsu. Kad pieņems šeit var redzēt, ka ir kasīgs, bet es domāju, ka vienkārši visu salikšu un man vienkārši ir ar rotiņu un piekrāsošu to dzelteno krāsu, kas ir metālam domāta. Un tad jau viss būs skaisti, gan jau līdz pirmajai grantanai, kad nobrauks. Tā kā jā, turpināšu presēt iekšā buksītes un jā, uzfilmēšu kaut kādu tēmlapsiņu, tā lai jūs varat paskatīties, ja jums, protams, interesē. Tā, pusrāms klāt, izņemot to vienu skrūvi. Ierakstiet komentārā, kā jums krāsas salikums, labs vai slikts, patīk, nepatīk. Ko es vēl gribēju tā teikt? Baigi jau neko. Jāpresē tālāk buktas pa lielam, palika rektur šīs. Iepresēt pārējais, viss jau bija sapresēts. Un tad jau varēs montēt visu kopā. Tātad, liekot kopā, pamanīju vienu lietu. Tātad, kur palika tās virs, rekur šeit sanāk. Skrūvējās klāt šitie. Un es sapratu, ka man nav īstās tās skaviņas, kas ir, tur skrūvējās klāt un rekur tās te pieskrūvējuši no priekšas. Cerams, ka tur viss derēs un viss būs čotki. Tāda viena lieta, jo es vienkārši tagad atcerējos, ka man viņas nolūza, nevis skrūvējot vaļā. Tāpēc, jā, likšu aizmugurē šitās, tad ir šī vītne, bet viņas vismaz nocinkotas skaistas. Un priekšā sanāk, rekur. Man būs šitāda stabilizātora atsaites, viņas sanāk no Ford Focus aizmugurējās, ja es nemaldos. Un viņām vienkārši abos galos ir unibols, un līdz ar to man šitās skaviņas, kas bija priekšā, priekš stabilizātora atsaitēm nebūs vajadzīgas.
Tā kā jāskrūvēšu klāt, skatīšos, vai tur viss sapasīs, un es ceru, ka sapasīs. Tātad, lai dabūtu ārā buksi, reku no šitajām, sanāk, nezinu, 6 vietām plauktiem buksēm. Nezinu, kā pareizi viņas īstenībā sauc. Ko es parasti daru? Izmantoju reku šādu figūru zāģi, ir metāla asmenīti. Vienkārši pārgriež čauliņu, izsit viņu ārā, sanāk. Tā man nesnāca tik smuki. Bet, reku šitam plauktam vispār kaut kā ļoti forši izgāja ārā. Kā jā, plaukti man ir reku cita, es jau vienu es reku uzlicis. Un, kad liekat polī buks, pieņemsim, ja jums gribās, lai ir lielāks kasteris, tad liekat šitādas ekscentriskās un ar ekscentru sanāk uz āru. Lai sviras sanāk pabīdās uz tā kā priekšu un sanāk līdz ar to jums būs lielāks kasteris. Un mašīna uz pārmetieniem tā foršāk, teiksim, pārmetīsies asāk. Turpināšu likt kopā otru pusīti. Cerams, kādam šitā informācija noderēja. Nu tā, uzliku beidzot coilovers virsū, kur stāv, bet tā kā tur ir Nissan statnes, tur ir viena maz nians, nācās rekur pārurbt krūvi abās divās pusēs. Nu, ceru, ka tas nekas traks pa lielam, baigi jau tas neko neietekmē. Tā ir tāda neliela nians, kas no Nissan tur nederēja, bet nu pa lielam galvenais, ka statnes der. Un atspērs, man liekas, arī bija 8 kg, kā man liekas arī oriģināli, kad pērs BC Racingus. Arī 8 kg laikam nāk. Kā jā, nebūs vismaz cieti, nu, kruši viss būs tā kā vajag, es tā ceru vismaz. Tā kā jā, turpināšu likt tālāk kopā, pielikšu stupicu, visu to. Gribētos, jā, visu salikt pēc iespējas ātrāk. Nu tā, priekšējā piekara pa lielam. Nu, šitāda veidā ir salikta. Jā, rekur šitos bremžu sargus. Nu, viņi bija spīdīgi oriģināli, un es sanāk, viņas nokrāsoju. Varbūt tās nav tik labi, bet nu, pa lielam tāpat bremžu diski būs virsū, un neviens neko neredzēs. Vultnieši viss savilkt, tik jānotīra sēžu vieta. Tālāk rekur bremžu diski arī būs jāaptīra. Te tagad es lieku kopā suportiņus. Rekur suportiņi stāv. Jāsatīra visas vietiņas un jāliek kopā. Jā, likšu atpakaļ vecās manžetes. Nu, pa lielam viņas bija labas. Jā, tagad varbūt kāds teiks, kāpēc tu neliec visu jaunu, jau tik daudz, kas ir izdarīts. Nu, es uzskatu, cilindrīši nav sarūsējuši, manžetes ir veselas, visi veselas, tad kāda jēga man likt visu nu, tā kā jaunu. Nav jau tā, ka mums nauda no debesīm krīt, tāpēc, jā, liek atpakaļ veco. Vienu cilindrīti, jā, es nomēnīšu, jo reku var redzēt, viņam ir rūsiņa. To es uzlikšu jaunu, pārējie visi bija čotkie. Tā kā jā, likšu kopā tagad priekšējās bremzes un skatīsimies, kas tur beigās mums sanāks. Tā, likšu rekortūras pirks virsū un varu pateikt to, ka rekur ir šitādas šaibiņas. Viņas, man liekas, ir 5 mm. Un viņas rekur jāpieliek ir šeit. Ieskrūvējās ar stūras stieņa ābolu sanāk klāt. Un pateicoties šīm šaibiņām, tev būs stūras leņķis nedaudz lielāks, jo tā stūras reika pat tā kā iebīdīsies dziļāk. Un līdz ar to driftā, pieņemsim, brauks, tev būs bišķītiņi lielāks leņķis, ko es ieteiktu izdarīt. Tās šaibas maksā tur 4-5 eiro. Tas būs labāk un tehnisko mierīgi var iziet, jo tās šaibas nemaz neredz. Un rīt klasē viņas arī ir atļautas, tā kā rekomendēju. Nu tā, stūras stieņa pirkstiem ir salikt. Tālāk es vēl saliku suports. Rekur. Čik. Tas viss ir salikts. Kā likt suports nerādīja, bet pa lielam, nu, gan jau, ka jūs zinat, iztīrit visu kārtīgi. Es rekur izmantoju vēl šādu smērītāti. Viss smuks satīrs, saliec, un tad jau tur foršā pirkstiņiem iespiežās cilindris, tad jau visam vajadzētu būt labi. Tā kā metīšu tagad virsū suports uz diskiem. Pēc tam vajadzēs vilkt bremžu trubiņas. To arī uzfilmēt, kā viss notiekās. Nu tā, suporti virsū, šādi izstās priekšu, aizmugure. Pastāstīšu jums par savu failu, varbūt tās citi, kas skatījās uzreiz to pamanīja. Es bremžu sargas sajaucu vietām, redzēt, kāda ir sprauga. Un šeit nācās ar
fleksīt nogriezt maliņos abās divās pusēs, un es to tikai pamanīju, kad liku virsū supors, un, nu, jā, es jau gultnes biju saprastējis. Uzsas viss jau bija iekšā, un, jā, es, nu, negribēju vairāk to presēt ārā. Jā, tas tāds maziņš kolhos, manuprāt, ka es sagriezt tos sargus, bet, nu, neko darīt, manuprāt. Vienkārši bišķīt viņu pašam sirdsapziņu moka, ka es tā izdarīju, bet, nu, rekur es jau salicis gar lavīnu, bāks ieliešanās, bumperi pieskrūvēs klāt, difes iemetis iekšā, tagad ieliku 2,56 oped, reku man vēl stāv vēl 4 lielie reduktori, 3,15, es domāju ar to gāzt, viņam vēl paskrinošo plāksni virsū, iesaku visiem, kam ir lielais reduktors, likt virsū paskrinošo plāksni, lai nenolauž ausis, bet, nu, es vēl skatīšos, ar ko man labāk patiks braukt, vai nu ar 2,93 vai 3,15 vai 2,56 sametināšu, nav, es skatīšos, kā būs. Vienkārši man ir vairāk reduktoru, un tad jau es varēšu patestēt. Labprāt iegādātos vēl kādu lielo reduktoru, lai vienkārši ir. Un jā, lieku kopā. O tā. Tagad, jā, saskrūvēšu stabilizators stieni sanāk, un tad vilkšu bremžu trubiņas beidzot, parādīšu, kā es to daru, un jā, apstīsties, kā es sapisos. Parādīšu, kā es to daru vienkārši, un jā. Šiu. Tātad rekur bija tāda iprinājuma bremzēm. Smuki saliekam vecajās vietās. Vismaz tās trubiņas kārtīgi turēsies. Un te iet rekur šī maģistrāla, kas ir. Bet jā, pagaidām es saliku šitos. Jāsāk locīt trubiņas. Nu tā, es jau sāku locīt reku kaut ko, kā šādu. Tagad ir jāuzvalcē gali šitai trubiņai. Varēs viņu pieskrūvēt klāt un turpināt. Nu tā, pirmā trubiņa ir gatava. Rekur viņa izstās šāda. Pieņemsim, es personīgi kapara trubas lieku tādā termoizolācijā, kas ir vadiem domāt. Nu, šajā gadījumā viņa ir zila, tāpēc, ka man mašīna ir zila. Bet tā parasti kodiem saviem čomiem, klientiem es lieku melnā tādā termoizolācijā, lai nav šitās spīdīgās kapara trubas, jo, manuprāt, smukāk izstās, kad ir, nu, melnas vai arī kodā krāsā, pieņemsim, kā manā gadījumā. Jā, tagad ir netīris nedaudz, bet, nu, ja notīri visu, tas iztīsies daudzreiz simpātiskāk nekā kodas kapara trubas. Un, jā, pa lielam es vienu šo te esmu uztaisījis, diezgan tumšs. Kruši, jā, es pats arī otrā pusē, nu, tad es turpināšu, vēl tālāk parādīšu, kā, bet, nu, jā, iesaku personīgi likt kapara trubu šitādā termoizolācijā, jo tāpat tas neizņem daudz laika, izstās simpātiskāk, nebūs tā, ka pēc, nezinu, tur gada tās trubas būs zaļas, nesmukas. Tā viņas izstās vizuāli daudzreiz smukākas. Tātad rekur lieku kopā, sapratu to, ka man ir 3 šitādi. Tie atskar dzelzīšu bremžu trubiņām un 3 tādi. Nu, gribētos jau vienāds, bet, nu, man nav skrājumos, tikai ir šitādi. Un tagad ir brīvdiena un es nekur nedabūšu, tā kā es uzskatu, ka vienā pusē būs tāda, vienā pusē tāda, nekas traks. Nu tā, rekur šī trubiņa arī ir virsū. Šādi izskatās. Rekur tur pēc tam trojņiku uzliks. Nu, rekur šī tā skaisti viņa aiziet. Rekur šeit. Nu, manuprāt, šitā, kad viņas ir ieliktas tajā termoizolācijā, izstās daudz labāk. Tā kā varat ierakstīt komentāru, kā jums labāk patīk. Nu tā, rekur trubiņas arī izvilkts otrā pusē. Viss aiziet šitā, smuki šeit. Un rekur aiziet viss tālāk, rekur muki tāda līnija. Degvielas truba arī viena ir jauna, pilnībā uztaisīt, un arī viņas ir ieliktas termo tajā, nu, jūs sapratāt, Kembrikā saucamajā melnajā vienkārši šeit ieliktas, un viss muki šitā aizies, pēc tam rekur vajadzēs vēl degvielas filtru ielikt, un jā, tālāk priekšā tagad jau uzvalcē abās divās pusēs. Tad jau no apakšas viss būs pabeigts, nu, neskaitot kārbu, tur kādu reduktoru, kardānu, reduktors, kāpēc man galvā ir reduktors, kas tā pa huņu? Kručā motors paliks, bet pa lielam viss apakš būs salikta, un tad tagad tikai atliks salikt motoru un mest viņu iekšā, un viss. Piekara viss ir salikta, trubiņas savilktas, atlika pielikt spārnus, kur rekur mētājās viņiem apakšiņas nopūt.
Un jā, salikšu šito, un tad jau ķeršos klāt motoram. Tā jau būs nākamā sērija, tā teikt, par šito E36. Tā kā jā, rakstat komentārus, nospiediet like, un tad jau tiekās nākamajos video. Peace!